Kādas ir visbiežāk sastopamās ādas problēmas? Šeit būtu mazliet jāatdala pa vecuma grupām. Bērniem noteikti tas ir atopiskais dermatīts, bērniem, zīdaiņiem, un it īpaši tas ir jūtams šobrīd arvien vairāk, ne tikai pēc statistikas, bet patiešām arvien vairāk ir bērni ar atopisko dermatītu, kas būtībā pieder, vispārēji runājot, pie alerģiskajām slimībām, īpaša veida, kad ir iedzimta sausa, jūtīga āda, un līdz ar to arī var dažādas izpausmes veidoties. Bet arī pieaugušajiem ļoti bieži ir dažādas alerģiskas reakcijas, egzēmas, un, manuprāt, tas ir arī lielā mērā saistīts ar to, ka šobrīd ir ārkārtīgi daudz dažādas ķīmiskas vielas, ar kurām organismam ir jāsaskarās un jānoreaģē, un līdz ar to arī ir visdažādākās izpausmes. Un tad arī ir klasiski, kas parasti ir pusaudžu pinnes, ir psoriāze, ir nagu dažādas izmaiņas. Bet par alerģijām šobrīd tas būtu tā īpaši uzsverams.